Cienījamies skatītāji, 2005. gada pašvaldību vēlēšanu priekšvakars un Latvijas televīzijas ēterā priekšvēlēšanu maratona izvēlies nākotni noslēdzošās debates. Tajās kārta galvaspilsētai un turpmākās 2 stundas. Galvaspilsētas atslēgas tagad cer iegūt partijas konsultante un valdes priekšsēdētāja vietniece Regīna Ločmele. Labvakar! Labvakar! Un uzreiz arī jautājums jums. Iepriekšējā saskaņas valdīšana saistās ar virkni dažādu skandālu, tostarp par iespējams fiktīvu. Tajā apsūdzētais Maksims Tolstojs jūsu sarakstā, kolēģi rīkotajās debatēs, arī paudāt, ka fikcijas. Vispirms mūsu valoda ir mūsu valoda un izvēlos dzīvot mūsu naidā. Paldies, un nākamais ir saraksts numur 6. Jaunās vēlēšanās saraksts palika 3. iegūstot 10 mandātus galvaspilsētas domē. Kopš tā laika frakcija ir kļuvusi lielāka un apvienības mēra kandidāts ir pašreizējais pilsētas galva Vilnis Ķirīs. Labvakar! Labvakar! Un jautājums uzreiz arī jums. Pirms aptuveni pusotra gada jūs ar nekustamo īpašumu attīstītāju Mohamedu Dalijā parakstījāt memorandu par Enāru Šleseram, izdevāt līdzīgu projektu Šleseras, iesācis arī Minskā, Baltkrievijā, kur dažus mēnešus pēc Krievijas pilna apmēra iebrukuma Ukrainā tikās arī ar diktatoru. Tā kam jūs spiežat roku? Jā, tad pirms šī memoranda bija viens cits memorands, ko parakstīja memorands. Un man bija pārliecība. Paldies! Paldies, un nākamais saraksts numur 8. 8 progresīvie kopā ar Latvijas kustību konsultantiem pirms 5 gadiem Rīgā svinēja uzvaru Rautiņam Stāķim, kļūstot par Rīgas mēru. Tādēļ partijas mēra amata kandidāts ir pašreizējais domnieks Viesturs Klenbergs. Labvakar! Labvakar, Rīdzinieki! Klenberkungs, jautājums arī jums. Pirms 5 gadiem debatēs pirms Rīgas domas ārkārtas vēlēšanām progresīvo līderis Viesturs Klenbergs jautāts, vai gaidāts. Atteicāties? Progresīvie un Mārtiņš Staķis nekad nav atteicies no varas. Un